To kādreiz sauca par Amerikas rivjēru. Tagad tas ir 350 kvadrātjūdžu liels kaps tuksnesī. Šodienas Saltonas jūra mirst, tās ūdens pazūd. Gaisā un cilvēku plaušās, kas šeit dzīvo, ir toksiski putekļi. Bet tā ir tikai puse no stāsta, jo katru gadu vairāk nekā 400 miljonu dolāru tiek izsūknēti no zemes un atkal iepumpēti tieši turpat, no kurienes tie nākuši. Un tas varētu mainīt visu. Ezers, kuru visi norakstīja, varētu pārrakstīt globālo ekonomiku. Lai gan virspusē viss ir izgāzies, zem tā slēpjas pavisam kas cits. Saltons ezers atrodas Rifta ielejā. Zemes garozes tur ir plānāk. Tikai dažus jūdžu dziļumā magma uzsilda iežus un tajos iesprostoto ūdeni. Gadu gaitā šis karstums ir ticis izmantots ģeotermālās enerģijas ieguvei. Pats ūdens ir toksisks, ļoti sāļš, taču tas ir bagāts ar minerālvielām. Viens no tiem ir īpaši svarīgs – litijs. Viens no lielākajiem atradnēm uz planētas atrodas tieši zem cilvēkiem, kuri ieelpo šo toksisko putekļu. Litija daudzums zem Saltonas jūras varētu nodrošināt enerģiju 375 miljoniem elektrisko transporta līdzekļu. Tas ir vairāk nekā visi automobīļi, kravas automašīnas un apvidus auto Amerikas Savienotajās valstīs kopā. Un tomēr tas atrodas zem vienas no toksiskākajām, pamestākajām vietām Amerikā. Šis resurss ir vērtīgs tā koncentrācijas dēļ. Dažviet salsūdens ir neticami bagāts, padarot to par īstu laimestu. Un tas atrodas tieši lielā patēriņa tirgus vidū. Šosejas, dzelzceļa līnijas un loģistika jau ir izveidotas. Litija ieguves process ir saistīts ar esošo ģeotermālo nozari. Pašlaik 11 ģeotermālās stacijas izvietotas ezera dienvidu krastā. Tās sūknē pārkarsētu salsūdeni uz virsmu, lai iegūtu tvaiku. Pēc tam, kad siltums ir iegūts, salsūdeni vienkārši iesūknē atpakaļ zemē kopā ar aptuveni 21 500 tonnām litija. Amerika katru gadu ir iesūknējusi zemē litiju 400 miljonu dolāru vērtībā, un tai tas nav jādara. Pievienojot minerālu ieguvi elektroenerģijas ražošanas ciklam, infrastruktūras izbūves izmaksas ievērojami samazinās. Urbumi jau ir izurbti, sūkņi jau darbojas. Iepriekš uzsildītais sāļūdens jau atrodas virszemē. Ieguves metode izmanto esošo ģeotermālo infrastruktūru un izdala litiju dažu stundu laikā, nevis gadu laikā. Tas ir ātri, efektīvi un bez tradicionālās ieguves izraisītās iznīcināšanas. Un tas neaprobežojās tikai ar litiju. Mangāns, cinks, minerāli, kas ir būtiski baterijām un enerģijas uzkrāšanai elektrotīklā. Pēkšņi Saltonas ezers vairs nav tikai toksisks ezers, tas tagad ir resurss. Viena tūkstneša ieplaka Kalifornijā varētu apmierināt milzīgu daļu no pasaules pieprasījuma. Šobrīd litijs ir mūsdienu pasaules pudeles kakls. Katram elektroauto akumulātoram tas ir nepieciešams. Katrs vēja un saules parks ir atkarīgs no tā. Bez stabilas piegādes pāreja no fosilā kurināmā apstājas. Izmaksas strauji pieaug. Stratēģiskās ievainojamības vairojas. Saltonas jūras atradne nav vienkārši vēl viena raktuve. Tā varētu kļūt par pamatu Amerikas akumulātoru ražošanai, degvielu nākamajam transporta gadsimtam. Koncentrācijas ir pietiekami augstas, apjomi ir pietiekami lieli un metode ir pietiekami tīra, lai jautājums vairs nebūtu vai, bet gan cik ātri. Sacensības par Amerikas resursu izmantošanu jau ir sākušās, un es esmu šeit, lai par to ziņotu. Noteikti nospiediet patīk, dalieties un abonējiet. Tā jūs nepalaidīsiet garām nevienu jaunumu. Imperiālas apgabals ir viens no nabadzīgākajiem reģioniem Kalifornijā. Dažos rajonos bezdarba līmenis tuvojas 2-ciparu līmenim. Tomēr litija ieņēmumi, kas tagad tiek iekļauti likumā, varētu šo situāciju mainīt uz visiem laikiem. Jaunais akcīzes nodoklis 80% no ieņēmumiem novirza tieši atpakaļ apgabalam, un, sasniedzot pilnu prognozēto apjomu, pati litija ražošana varētu radīt aptuveni $2 miljardus gadā bruto ieņēmumos. Apgabala plānotāji jau prognozē 700 pastāvīgas, labi apmaksātas darba vietas visos 3 galvenajos projektos. Operatori, tehniķi, apkopes brigādes, kā arī vēl tūkstošiem cilvēku būvniecības un atbalsta amatos. Pirmo reizi ezera lejupslīde un tā potenciāls atrodas vienā bilancē, proti, ja ieguve patiešām notiks. Galvenais šķērslis šobrīd ir uztvere. Cilvēki 10 gadu ir skatījušies uz šo baseinu kā uz ekoloģisku kapsētu, pilnībā ignorējot apakšā esošo industriālo realitāti. Ieguves tehnoloģija darbojas, pazemes rezerves ir apstiprinātas. Patiesais izaicinājums ir īstenot šo milzīgo industriālo pavērsienu, pirms tirgus iespēju loks aizveras.
Šeit nav runa par vienkāršu zemes izrakšanu. Neapstrādāts litijs ir gandrīz bezjēdzīgs. Jūs nevarat apgādāt pilsētu ar elektrību vai uzbūvēt elektroauto, izmantojot neapstrādātu sālsūdeni vai sasmalcinātus iežus. Tas, kurš attīra metālu, kontrolē visu tirgu. Litijs tur ir, bet valsts, kas to attīra, nevis iegūst, ir tā, kas patiesībā uzvar. Un šodien šī globālā karte ir ļoti izkropļota. Tādas valstis kā Austrālija un Čīle dominē fiziskajā ieguvē, tomēr tās nekontrolē tirgu. Lielākajā daļā bateriju, kas šodien tiek ražotas, ir litijs, kas izgājis cauri Ķīnas pārstrādes rūpnīcai, neatkarīgi no tā, kur rūda sākotnēji tika iegūta. Zem Saltonas jūras esošais ģeotermālais sālsūdens neutralizē tieši šo ietekmi. Ķīna kontrolē litija pārstrādi tāpat, kā OPEC savulaik kontrolēja naftu. Saltonas jūra ir vienīgais vietējais resurss, kam ir pietiekams apjoms, lai pārtrauktu šo atkarību. Nav okeāna šķērsojumu, nav ārvalstu tarifu, nav pēkšņu cenu kāpumu, ko izraisa notikumi otrā pasaules malā. Saltonas jūra, sasniedzot plānoto pilno apjomu, apmēram 200,000 tonu gadā, spētu nodrošināt vairāku lielu ASV rūpnīcu gada litija vajadzības un vēl atstātu pārpalikumu tīkla uzglabāšanai. Runa nav tikai par lētākām baterijām. Tas nozīmē, ka Amerikas rūpnīcas pieņems darbā vēl 10,000 strādnieku. Ezers, kāds tas ir šobrīd, ir strateģisks resurss. Kad Nevada reklamēja savu jauno sudrabu, štats izveidoja juridisku un fizisku aizsardzību savām nozarēm. Kalifornijai ir iespēja darīt to pašu ar Saltonas jūru. Tā var pārvērst visvairāk aizmirsto štata daļu par vissvarīgāko strateģisko centru, un tagad ir īstais laiks to izmantot. Saltonas jūra ir vienīgā vieta ar pietiekamu ģeoloģisko mērogu, lai tas notiktu. Sacensības par šī resursa nodrošināšanu jau ir sākušās. Smagā tehnika pārvietojas pa ezera dienvidu krastu. 3 lielākie operatori sacenšas par piekļuvi ģeotermālajam sāļūdenim, katrs ieguldot miljārdus, lai sasniegtu komerciālu mērogu, pirms tirgus viņus izslēdz. Controlled Thermal Resources vada paplašināšanos. Viņu Elles virtuves operācija urbi dziļā pārkarsētā rezervuārā ar mērķi līdz 2020. gada beigām piegādāt akumulātoru kvalitātes litiju kopā ar ģeotermālo enerģiju. Šī agrīnā priekšrocība rada spiedienu konkurentiem sasniegt līdzīgu integrētu mērogu vai riskēt tikt atstātiem aiz muguras. Energy Source Minerals izmanto atšķirīgu pieeju, iegūstot sālsūdeni, kas jau atrodas virszemē, un izmantojot esošo ģeotermālo infrastruktūru. Enerģētikas departamenta $1,36 miljārdu apņemšanās 2025. gadā signalizē privātajiem investoriem, ka liela mēroga inženiertehniskie ieguldījumi šajā jomā tagad ir nodrošināti ar federālo uzticību. Tikmēr Berkshires Hathaway enerģija ir ieguldījusi vairāk nekā $40 miljārdus atjaunojamajā enerģijā un pārvalda vienu no lielākajiem komunālo pakalpojumu tīkliem Amerikas Savienotajās valstīs. Tas nozīmē, ka tā spēja mobilizēt resursus ātrāk un lētāk nekā mazāki operatori. Tie nav 3 atsevišķi ieguldījumi. Tie ir 3 paralēlas līnijas uz vienas un tās pašas šosejas. Tas, kurš pirmais sasniedz 20,000 tonu, nodrošina līgumus, kurus pārējie vajās vēl gadiem ilgi. Federālā valdība apzinās, kas ir uz spēles un pielieto maksimālu spiedienu, lai pātrinātu procesu. Šie projekti tagad tiek virzīti pātrinātā apstiprināšanas procesā, piespiežot katru aģentūru darboties saskaņoti un pārraujot birokrātiskos šķēršļus, kas parasti aizkavē Amerikas infrastruktūru. Vienlaikus Kalifornija ieviesa vietēju nodokļu sistēmu, lai stabilizētu reģiona politisko situāciju. Jauns akcīzes nodoklis tiek aprēķināts tieši atkarībā no saražotā litija apjoma. 20% likumā ir atvēlēti un paredzēti tieši Saltonas jūras vides atjaunošanai. Šis industriālais skrējiens notiek tāpēc, ka noieta tirgus jau ir izveidots. Visā saules joslā tiek atvērtas milzīgas jaunas akumulātoru ražotnes. Tām ir nepieciešama vietējā piegādes ķēde, kas ir imūna pret globālām tirdzniecības domstarpībām vai jūras pārvadājuma traucējumiem. Ja imperiālās ielejas uzņēmumi sasniedz savus ražošanas mērķus 2020. gada beigās, tie nodrošina pamata līgumus visam Amerikas automobīļu sektoram. Taču kļūdu iespēja nepastāv. Startautiskie konkurenti nepārtrauc savas paplašināšanās aktivitātes. Ja Saltonas jūras projekti nepaspēja laikā, vai ja finansējums izsīkst, vai ja būvniecība apstājas, akumulātoru rūpnīcas skatīsies uz ārzemēm. Globālais tirgus pieprasa noteiktību. Savienotajām valstīm šis materiāls ir nepieciešams, taču kaut kas stāv ceļā. Kalifornija. Štata regulējošā sistēma, kas pat vienkāršu būvniecību var izstiept 10 gadus ilgā pārbaudījumā, tieši stāv starp ASV un pilnīgu kontroli pār tās litija piegādi. Katrs kavējums šeit nav tikai birokrātisks, tas ir stratēģisks risks.
Vides tiesvedības jau ir iesaldējušas svarīgus attīstības posmus. Līdz 2025. gada beigām juridiskās apelācijas aktīvi vēršas pret tādiem projektiem kā Hell's Kitchen. Galvenais arguments ir reģiona būtiskā ievainojamība – ūdens izmantošana. Baseins pašlaik piedzīvo smagus sausuma apstākļus. Pat ļoti efektīvai ieguvēji nepieciešami miljoniem galonu ūdens dzesēšanai un ķīmiskai apstrādei. Kritiķi brīdina, ka rūpnieciskā pieprasījuma palielināšana jau tā sabrūkošā ezerā varētu Saltons jūru vēl vairāk pietuvināt iznīcībai. Ūdens tiesības darbojas kā stingrs fizisks ierobežojums izaugsmei. Imperiālās ielas lauksaimniekiem pieder milzīgas prioritāras piešķīrumi no Kolorādo upes. Taču saskaņā ar pēc 2026. gada federālajām darbības vadlīnijām katram upes lietotājiem draud samazinājumi. Saltonas jūra pastāv tikai tāpēc, ka no šīm pašām saimniecībām notiek lauksaimniecības noteces ūdeņa ieplūde. Ja ūdens tiek novirzīts no laukiem, lai dzesētu augsto tehnoloģiju pārstrādes rūpnīcas, šis ezers sāk sarukt vēl ātrāk. Cilvēki, kuri visilgāk ir dzīvojuši pie mirstošā ezera, tagad ir sašķelti divās daļās. Daži redz pestīšanu. Nodokļu ieņēmumi beidzot varētu sekt reālus putekļu ierobežošanas un dzīvotņu atjaunošanas pasākumus. Citi to uztver kā vēl vienu rūpniecisku risku viņa veselībai. Pastāvīgās apelācijas par gaisa kvalitāti, bīstamajiem atkritumiem un cilšu kultūras vietām jau ir aizkavējušas Hell's Kitchen projektu par vairākiem mēnešiem. Vietējās grupas baidījās, ka pat slēgtās sistēmas varētu joprojām izdalīt ķīmisko vielu pēdas vai palielināt kravas automašīnu satiksmi uz ceļiem, kas jau ir pārklāti ar izžuvušas ezera gultnes putekļiem. Solījums par 700 pastāvīgām darba vietām ir reāls, taču tikpat reāls ir arī bažas, ka šīs darba vietas varētu nākt uz iedzīvotāju veselības rēķina. Štata Litija ielejas plāns cenšas atrast līdzsvaru. Vairāk līdzekļu vietējiem ietekmes mazināšanas pasākumiem, kopīga konsultatīvā komisija, taču uzticība ir vāja pēc gadu desmitiem ilgiem nepildītiem atjaunošanas solījumiem. Pat nelieli urbumi varētu kaitēt zemei, kas ir svēta kopienām, kuras tur dzīvojušas paudzēm. Papildus ūdens jautājumam standarta atļauju izsniegšanas sarežģījumi joprojām ir milzīgs risks. 2025. gada sākumā Berkshire Hathaway Energy skaidri apturēja vairākus savus ģeotermālās enerģijas paplašināšanas projektus, norādot uz neatrisināmām atļauju izsniegšanas kavēšanām un nopietniem infrastruktūras sastrēgumiem. Šie administratīvie šķēršļi varētu pārcelt palaišanu no 2020. gada beigām uz 2030. gadiem. Tirgū, kas attīstās tik strauji, 5 gadu kavēšanās ir tas pats, kas neveiksme. Ja šie operatori veiksmīgi pārvarēs tiesvedību, nodrošinās savas ūdens tiesības un uzsāks ražošanu, līdz 2020. gada beigām pasaules stratēģiskais izkārtojums mainīsies. Bet ja uzvarēs regulatīvā pretestība, iespēja loks aizvērsies uz visiem laikiem. Globālā akumulātoru industrija vienkārši apies Savienotās valstis. Valsts tīrās enerģijas nākotne būs iestrēgusi, paļaujoties uz importētu litiju, atstājot elektroauto ražotājus un elektrotīkla projektus pakļautus kavējumiem, cenu kāpumiem un ārvalstu sastrēgumiem. 30 gadus Saltonas jūra tika ignorēta. Tā bija ekoloģiska katastrofa, kas gaidīja risinājumu, kurš nekad nepienāca. Tagad tieši šī neveiksme ir kļuvusi par nepieciešamo nosacījumu milzīgam rūpniecības atzimšanas vilnim. Tas piespiež pilnībā pārveidot ainavu. Tūkstnesis negaida, un arī Ķīna noteikti negaida. Bet vai Amerika gaida? Paldies, ka šodien pievienojāties man! Ceru, ka jums patika šis video, un ja vēlaties redzēt vēl šādus video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām daudz ko maina. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz Matpaks kanālā.